Vīrietis, sajūtoties nemirstīgs, izlec no šī aizlaiku braucamā. Video iemūžināts neprāts pāršalts internetu. Varbūt tā nevajag darīt. Taisiet iet. Video tīmeklī izraisījis popularitātes un visdažādāko emociju izvirdumu. Kā viņš tās durvis dabūja vaļā? Visam vienkārši. Viņš pat var parādīt. Nu, parādiet, jā. Kā to dara. Kā parasti to dara. Ziemassvētku tramvaja vadītāja Rūķene sakās, ka vīriešu cilvēks mierīgi var atraut durvis, ko šis karsgalvis arī esot izdarījis. Mēs ir TV3. Ko jūs par Aigariņu pastāstīt? Viņš vienmēr tā kā visādas, viņš vienmēr satiek jauniešus, viņš vienmēr joks stāsta. Kungs ar kaskadiera ambīcijām ir Aigariņš, leģendāra personība Liepājā, jo īpaši viņu kā slavenību cildina bērni. Pieaugušais faķīrs Liepājas ielas un sabiedrisko transportu izmanto kā skatuvi. Māžošanās, izrādes ar rotaļlietām, joki. Radošais arsenāls plašs. Īpaši meklē kontaktu ar jauniešiem, ļauj sevi filmēt. Jā, viņam ir mantiņas, viņam ir lācīts, viņam bija vārdīts, viņam bija cūciņi. Viņš nav agresīvs nekāds tāds? Nē, viņš jauks ir tieši. Viņš varētu būt salietojies, bet viņš nav tik agresīvs. Jā, viņam ir dzeršanas problēmas. Ar lēcienu no braucoša transporta līdzekļa visdrīzāk kārtējo reizi centies izrādīties. Bēdīga slava viņam arī policijā. Konkrētā persona pašvaldības policijas redzeslokā ir jau vairākus gadus. Tie ir gan sabiedriskās kārtības traucēšana, gan alkohola lietošana un citi. Šī persona iesaistās sarunās ar bērniem. Līdz ar to tad arī tā ir tāda problēma, par ko mums vajadzētu nedaudz iesprint un satraukties. Tāpēc arī mēs vienmēr aicinām cilvēkus informēt par šīm darbībām, jo arī līdz mums nonāk šie TikTok video, kur bērni filmē šo kontaktu ar šo cilvēku, gan kā komunikācija, gan arī kā viņi vienmēr cenšas kaut kā viņu pašu izprovocēt ar dažādiem jautājumiem. Jau nākamajā dienā Aigariņš turpināja gozēties TikTokā. Pilsētā bažījies, ka vīrieti nomoka garīgās veselības problēmas, un viņam kopumā nepieciešama palīdzīga roka, kas vada pa dzīvi. Klients atnāca uz sociālo dienestu, izstāstīja visu to situāciju, ka viņam ir gadījumu darbi, uz ko darbinieku uzdeva jautājumu, vai nevajag sociālo palīdzību vai sociālo atbalstu. Viņam neko nevajagot, viņš pats tiekot ar visu galā. Viņš arī parakstīs sarunas aprakstu, ka viņš atsakās no šīs sociālās palīdzības. Šī šobrīd ir mediķu rokās, šī cilvēka liktenis, jo mediķis ir vistiešākais, kas var pateikt, vai tur ir diagnoze vai nav diagnoze.